Slavu Dievam. Slavu Dievam, dārgie, kas klausās šos te ierakstus un lūdzās kopā ar mani. Un es gribās rezumēt to, ko mēs esam šeit visi kopīgi darījuši, jo es jau kopš pagājušā mēneša sākuma man bija tāds pamudinājums no Dieva sākt lūgt, lai visās šīs bijušās Padomju Savienības valstīs pārtrauktos kara darbība un lai Latvijā viņi vispār nesāktos. Un es teicu, kad nožēlojiet grēkus, jo ir teiks, ka Dievs grēcinieku lūgšanas neklausa, un galvenais sakiet ar savām lūpām, ar savu muti pēc Dieva vārda, kā stāv rakstīs. Ja tu ticībā pateiksi kalnam šim, un viņš tad iekritīs iekšā jūrā. Ticībā jāpasaka, tāds ir Dieva apsolījums, un tāpat ir Dieva apsolījums ir 15. evaņģēlija, Jāņa evaņģēlija nodaļā, kur rakstīts, ja jūs būsiet iekš manis, un es būšu iekš jums, tad visu, ko jūs lūgsiet, to es jums došu. Un tāpēc pamats ir tāds, ka mums ir jābūt iekš viņa, ja mēs neesam nokristījušies, es teicu, tad nokristieties, ir Dievam jāatbild apsolījums, kā Pēters teica 2. nodaļā Apostoļu darbos, kad mēs dzīvosim ar svēti. Un šo apsolījumu, ka mēs dodamies, esam nokristījušies, pagremdēdamies zem ūdeni. Ir jālūdz Dievam svētais gars, un Dievs saka, es došu svēto garu, un ka tas ir pestīšanas zīmoks, tas ir arī rakstīts 2. nodaļa Apostoļu darbos, kur Pēteris apsola un citās vietās. Un mēs redzam, ka, ja mēs nožēlojam šos grēkus, un mēs apsolam Dievam svēti dzīvot, tad viņa asins, ja mēs piedalāmies svētā mīlestā vakarēdienā, nomazgā visus mūsu grēkus, un mēs varam pretendēt uz to, ka mēs saņēmuši svētā gara zīmogu, un arī ticībā nožēlojam grēkus, mēs varam lūgt, visu, ko jūs ticībā lūgsiet. Un tāpēc nevar tā sēdēt un neko nedarīt, jo mums ir teicis, kad jālūdz ir jālūdz. Un mēs centāmies, es domāju, ka daudzi centās, un arī citās valstīs, ne tikai pat cik es krieviski arī ierakstu, to varēja dzirdēt daudzi. Kā saka, no viena ieraksta es skatos, ir pat 10,000 skatījumu krievu valodā uz pašreizējo brīdi. Tas ir ļoti daudz, jo man tāda pieredze nav internetā, bet paldies Dievam, ka Dievs skarās klāt daudz cilvēku sirdis, un viņi ir lūguši un ar savām lūpām teikuši, lai beidzās karš, ka lai tiek sārdīti sātana plāni. Un kā mēs redzam arī šodien, daudz kas jau ir noticis, kad notiek jau sarunas par to, ka tam karam drīzumā ir jābeidzās, lai Dievs to dod, un mums ir jāturpina lūgt, un ir teicis, nešaubieties, ka ko jūs lūdziet, tad tas tā arī notiksies. Un tāpēc mēs papriecāsimies šodien par mūsu lūgšanas rezultātiem, ka mēs nesēdējām dīkā daudz, kas to darīja, un turpināsim pildīt Dieva norādījumus, kā viņš mums ir teicis, kā tas ir jādara. Arī pašreiz šī brīdī, jo mēs esam tie, kas stāv arī par Latvijas neatkarību, lai ienaidnieks nevar iznīcināt šo valsti par neatkarību, teiksim, tādā ziņā, lai mēs esam brīvi kristieši, lai mēs varam sludināt tavu vārdu Jēzus, jo Jēzus ir kungu kungs, viņš ir teicis, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, bez viņa ziņas nekas nenotiekās. Un tāpēc šodien mēs palūksim tādā veidā, kā viņa vārda, tas ir pravazglesim, tas ir latviski, teiksim, izteiksim skaļi, jā, viņa apsolījums, ko viņš ir apsolījis, izteiksim skaļi, jo tas ir jāpadara. Jo katrs vārds, ko mēs ticībā sakam, ir teicis, kad kalnam pateiks, viņš iekritīs jūrā ticībā, jā, ka mēs nedrīkstam šaubīties. Un tāpēc mūsu ticība ir caur vārdu, caur izteikto vārdu un caur paļaušanos uz viņa apsolījumu, jo viņš ir teicis, paļaujieties uz manu vārdu. Un ticība tik ilgi darbojās, kamēr mēs to vārdu izsacīdami nešaubamies, ka mēs to arī saņemsim. Un tur var būt process, jo ir teicis, ka ticība ir kā sirnepu graudiņš, tad viņu izaug pa lielu koku līdz debesim, kur debesis putni iesēžās. Tad sirnepu graudiņš ir tik sīks, kā es nezinu, jūs varbūt variet iedomāties kaut kādu kniepadats galvu, ja tāds ir sirnepu graudiņš, varbūt vēl sīkāks kādu, kur kam kniepadat. Bet viņš aug, kad viņi iesēja, viņš aug, tāpat ir ticība, ka mēs ticībā pasakam, mēs iesējam to sēkliņu, to ticību, mēs iesējam, tas ir, Dieva gars ir ticība, jo nāk no svētā gara ticība.
Un tad mēs viņu auklējam, mēs viņu aplējam, tas ir, mēs atkal atceramies, ko mēs esam lūguši, mēs nešaubamies, ko mēs esam lūguši un mēs esam teikuši, un mēs pasām, un viņa aug tā simnepu sēkliņa, tā ticība, aug līdz debesīm, kamēr aizaug. Un viņai ir vajadzīgs process. Un mēs zinām, ka dārzā tur paiet citreiz mēnesis, 2 mēneši, 3 mēneši, mums jau vasara ir līsa, kamēr izauga raža. Es, teiksim, iesēju tur sēkliņas, un man izauga pa 2 vai 3 mēnešiem tur raža. Tur izauga rutki vai bietes, vai vēl kaut kas tur izauga. Tur amarāns man izauga, jā, bet es ļoti vēlies tādī. Viss kaut kas izauga. Un tāpat arī ticība. Mēs izsakām šo vārdu, un tā ir tā sēkla. Izsacītais vārds ticībā, tā ir tā sēkla, kas tad nonāk debesīs. Un tāpēc, ja mēs to lūdzam, mums nav jādomā, ka var gadīties, ka momentāli uzreiz saņem atbildi. Bet mēs viņu ticībā izsakām, un tāpēc es jums stāstu, kas ir ticība. Ticība ir paļaušanās uz neredzamām lietām. Tā it kā mēs viņus saņemtu. Un paļaušanās, stipra paļaušanās uz Jēzu Kristu, ka viņš ir debesu kungu kungs, un viņam ir visa vara debesīs un virs zemes. Un ir savi nosacījumi, kas ir jāpilda. Jānožēlo savi grēki, jāpiedod ienaidniekiem, kā stāv rakstīts. Mūsu Tēvs debesīs piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Ja? Pirmais, kas ir piedod. Tad es sākšu lūgt, un jūs ar savu prātu un pēc apstākļiem, kā katram tas ir vajadzīgs, arī turpiniet lūgt. Saka tā, ja es nožēloju visus savus grēkus, ko es atceros, tādus, un dod man Dievs attīrīties ar tavām asinīm, piedaloties vakarēdienā, nokristoties upē vai jūrā vai baseinā un pagremdēties zem ūdeni, dodot tev solījumu svēti dzīvot, lai tā skaitītos kā kristība leģitīma. Tāpat kā tu esi to darījis Jordānas upē. Un tāpat es atsakos no visiem saviem lāstiem, ko es esmu nosodījis kādu vai lādējis, kuri nodarīt skaitējums maniem bērniem, manai mantei, manai sievai, manam vīram vai kādam citam no tuviniekiem, un es esmu nolādējis šos cilvēkus no jebkuriem lāstiem un no kuriem izsacījumiem par šiem cilvēkiem, ko es pat apzināties tagad varbūt nevaru, bet es visus lāstus un visas tiesas no viņiem noņem nost un svētī, kā savu rakstīt, savus ienaidniekus. Un nododu tiesu tev. Teic, netiesājiet, nododiet tiesu man, tad jūs netapsiet tiesāti. To es visu, Jēzu, ko es gribu panākt pats ar savu prātu, šī brīdī atdodu visus šos jautājumus tavās rokās. Bet es svētīju savus ienaidniekus, kā savu rakstīt, svētījiet viņus kādā veidā, lai viņi izglābjās, lai neiet uz elli, lai viņi to veseli. Un tālāk mēs lūdzamies par savu zemi. Mēs izārdam visādu sātana plānus par šo teritoriju, ko mēs dzīvojam, kas mums ir dota, pret visām mūsu pilsētām, pret visām mūsu mājām, pret visiem mūsu līdzcilvēkiem, kas šeit dzīvo un atrodas, un kas ir mums kaimiņos un mūsu ģimenēs, mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā. Lai visāds lāsts, kas uz viņiem ir raidīts, lai viņš tiek saistīts, un lai viņi nožēlo savus lāstus un savus tiesas gan pret šo valdību, gan pret citām valdībām, gan pret citām tautām, kas šeit dzīvo. Un lai neatkārto nekādus lāstus, nekādas tiesas, bet jāsaka tā katram, kad es svētīju visus savus kaimiņus, visas šīs valdības, kas šeit ir, lai viņi svēti dzīvo, lai viņi nožēlo savus grēkus, un lai viņi nevar aplaupīt ne valsti, neizraisīt karus, ka viss, ko viņi dara, nāk par labu, un es viņus svētīju uz to, lai viņi nes svētību visām šīm tautām, kas šeit dzīvo, un kaimiņu tautām arī. Mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā. Esi svētīts, debesu Tēvs, un es esmu svētīts Jēzu Kristu, mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā. Aleluja! Un es tev pateicos par visu šo periodu, ka mēs dzīvojam mierā, ka mums ir ko ēst, ka mēs nebaidamies, ka mūsu bērnus vai mūsu pašus var aizsūtīt uz fronti un nokaut, ka mēs paļaujamies uz teviem, kungs, un ceram, kungs, ticībā un tavā žēlastībā, kungs, ka tu nepielaidīsi šim reģionam asins izliešanas un postīšanas, kā daudz to ir cerējuši izdarīt, bet ka šeit būs miers un kad šeit nekādi kari nebūs, ka viss jautājums tu atrisinās, tad būs gudrība valdniekiem atrisināt mierīgā ceļā, bez asins izliešanas. Jo mēs tev pakļaujamies, kungs, mēs esam tavu tauta ticīgie, mēs tev uzticam visu vāru tevi dot, debes Tēvs, slavu tev un pateicību mūsu kungu Jēzus Kristus vārdā. Aleluja, amen.
Un tāpēc mēs esam daudz ko tādu pateikuši. Te es gribēju nolasīt vēl tādu vārdu no Efeziešiem 5. nodaļas. Tur ir rakstīts arī, ka viss, kas nāk gaismā, ir gaisma. Tas ir rakstīts 5. nodaļā, bet visu, kas tiek gaismā celts, atspīd gaismu, un visu, ko atspīd gaisma, ir gaisma. Tad visu, ko mēs iznesam gaismā, visus šos grēka darbus, ja mēs izsūdzam savus grēkus cits citam, draugs draugam, kā Bībelē teiks, un ja mēs iznesam visu gaismā, tad tas pārto par gaismu, un mēs to tiekam dziedināt. Mums ir jāizsūdz pirmkārt Jēzum Kristum savi grēki, un iespējams jāizsūdz savi grēki savam draugam, kas tev arī viņus izsūdz. Un jānožēlo galvenais tie darbi. Jāgavē, jo ir teicis, ka mums ir jālūdz, un tas nozīmē krieviski smirica, pakaica, tas nozīmē sevi. Pirmkārt, tas fundaments kristietībā ir tas, ka mums ir sevi, kā teikt, savu miesīgā iekāri, visas seksuālās domas, iekāras, miesīgās un tā tālāk grēcīgās, es domāju, kā savu rakstīts Bībelē, jāpiesit krustā, respektīvi, ne tiešā nozīmē, bet jādod Jēzum Kristum uz viņa krusta, kad mēs it kā esam miruši, jānomirst priekš grēka ar savām domām, ar saviem vārdiem, ar saviem darbiem, iespējams, ar tiem grēkiem. Tam visam jānoliek pie Jēzus Kristus kājām, lai viņš atņem no mums. Viņš teica, ka ko Jēzus Kristus darīs brīvu, tas arī tiešām brīvs būs. Tas nozīmē no sātana iekāriem, no visādām maucīgām domām, no visādām perversijām, no zakšanām, no laupīšanām, no visādiem grēkiem, par ko cilvēks iet uz elli un kas ir rakstīts jaunajā derībā. Tāpēc kungs ir žēlastīgs un nodod visu to savu perversiju, savus grēkus, savus jaunības iekāris, visu atdod mūsu kungam Jēzum Kristum, un viņš tev darīs brīvu. Un kā Pāvils teica, ka viņš savu miesu arī mērdēja tur, lai sludinot citiem neatstātos ārpus izglābšanās, lai neaiziet uz elli. Tāpēc, ja jau pat apostols Pāvils gavēja un savu miesu, kā saka, mērdēja, tad mums arī ir jāmērdē savus miesus, cik mēs varam, un jāprasa Dievam, lai viņš mums dod to lietu veikt. Tur piemēri ir Esteres grāmatā, piemēri tāpat tās ir arī, kur Ninivējā, Jona gāja, tad tur visa tauta 3 dienas un 3 naktis gavēja. Tas ir klasiskais gavēnis, ka neēd neko un nedzer neko 3 dienas un 3 naktis. Bet arī, kā, piemēram, Daniels, viņš savādāk to darīja, viņš tur neēda neko garšīgu, varbūt pat dzēra ūdeni un ēda maizi. Kā kurš var? Daudzi cilvēki vienkārši no vakariņām, no 12. vakarā, piemēram, līdz nākošās dienas pusdienām neko neēda un nedzer līdz 3, 4. Un tas arī skaitās kā tāds neliels gavēns, un ja to dara katru nedēļu regulāri, daudz to dara pa 3 dienām, un citi visā pasaulē to dara pa 3 dienām un pa 5 dienām. Tāda kristīga tradīcija, var teikt, gandrīz paradums. Tāpēc esiet svētīgi un gudri un lūdziet par šo tautu, kur mēs dzīvojam, jo tāds mums ir pienākums. Lūdziet par valdībām, jo viņi tikai cilvēki. Un ja viņi, piemēram, paši par sevi nevar palūgt, tad redziet, ka pat apostols Pāvils teica, viņš teica, lūdziet par manīm. Viņš teica, lūdziet par manīm, ja? Un tai lūkšanai ir izšķirīgs spēks. Ja mēs būtu šīs dienās sēdējuši dīkā un nebūtu lūguši un nebūtu teikuši neko, tad mums nebūtu tāds prieks kā šodien, ka mēs jau redzam, kad ir pasaulē jau rezultāti. Un mēs esam piedalījušies šī kopīgā lūkšanas procesā, bet nevis gaidījuši, ka būs karš, vai pirkuši tur kādas mīnas, vai pistoles mācījušies šaut. Nē, mums ir jāpaļaujās uz mūsu kungu Jēzu Kristu un jānodod viņa rokās visas un jāpriecājās par viņa žēlistību un par viņa mieru. Tas ir, ko es gribēju teikt. Un esiet svētīti, dodiet tālāk šo video citiem, lai viņi arī var palūgt, un citas video, kas ir arī krievu valodā, kas saprot krieviski, jo citreiz man ir svaidījums lielāks, kad es runāju krieviski, varbūt par krievu auditoriju, tas ir kā svētais gars dod. Un svētais gars iedarbojās pārdabiskā veidā. Tā kā šis paralēlais video krievu valodā, tur bija jūtams liels svaidījums no svētā gara. Bet viss spēks ir Dieva vārdam, ko mēs sakām. Viss spēks ir Dieva vārdam un ticībai. Mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā esiet svētīti, lai šī valsts ir svētīta un brīva no kariem, no badiem,
no jauniem cilvēkiem, un lai viņi tiek sasaistīti, visādi burvi ragani lādējumi, lai tiek sasaistīti mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā un izārdīti visi jaunie sātana plāni un jauni cilvēku plāni pret mūsu valsti, un lai šeit notiek ekonomiskā augšupēja, lai šeit māca kristīgi mācības skolās, lai bērni neiet uz elli, lai viņi zina, kā izglābties, ka jākristās, jāsaņem svētais gars un tā tālāk. Mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā mēs svētījām visus mūsu brāļus un māsas šeit un visā pasaulē, tāpat ebrejus svētījām, tāpēc, kad es teicu, ka svētīs ebrejus miesīgos, jo tā ir Dieva sieva. Nedrīkst lādēties ne pret vienu, kā daudziem ir paradums, izsēt nacionālismu, visādi naidu, jo tas ir no ļaunā gara, no sātana. Tad arī Dievs mums nepiedos, tāpēc esiet uzmanīgi, nožēlojiet šos nacionalistiskos grēkus, visādas fašistiskās tendences, un nožēlojiet mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā. Mums ir jāmīl ienaidnieki, viņi jāsvētī. Tā stāv rakstīts, un tā ir Dieva pavēle. Āmen, nevis mans izdomājums.